kosmosa kuģis ir nolaidies šoreiz cenas ziņā. Šis ir eļas spiediena devējs vai sensors no Jeep automašīnas 2008. gada. Liels bija mans pārsteigums, ka cilvēks man teica, ka nevarot tikai nopirkt to devēju un tā un šitā, un es saku, labi, apstīšos. Sāku skatīties, ka tas baigās cenas. Sanāk oriģināls kaut kādu 120, pat vairāk bija. Domāju, paeksperimentēsim no Ķīnas, pasūtīs, jo šos devējus tur arī varēja nopirkt. AliExpressā viņš izmaksāja 15 € ar visu sūtīšanu. Diemžēl mana daļai vaina bija tā, ka es neizskrūvēju veco ārā un nepaskatījos. Tur izrādījās beigās 3 varianti šai te vītnei. Pasūtīju, par esmu tā vītne bija. Tā kā izlēmā, ka otrais vairs varbūt nesūtīs no Ķīnas. Beigās kungs izlēma, ka nopirks jaunu to devēju. Un tur jau arī to jauno bija pilnīgi cirks tādā ziņā, kad jauns oriģinālais ar vienu vītnes kāpi maksā 100 vai 120, un ar to kāpi, kāda vajadzīga ir šim auto, viņš jau izmaksāja 200 €. Kosmos, vienkārši kosmos. Bet man atļauj šo te zinātniskos mērķos, tā teikt, atvirpot vaļā. Un jāsaka, cepur nost. Man par lielu pārsteigumu šeit ir gan mikroshēma, kas apstrādā acīm redzošo signālu, gan šis te elements, kas uztver šo spiedienu. Tā kā es, protams, neapgalvoju, ka viņi ir identiski ar oriģinālu, taču es neteiktu, ka par 15 € pret 200 €, kad šeit būtu kāds manāmi redzams, teiksim, tāds mīnus tam devējam. Protams, ja tas būtu mans auto, tad es rīkotos nedaudz savādāk, jo Volkswagen grupai arī šādi nāk. Un tur jau, man liekas, ja es pareizi no čoma sapratu, kad Bosch devējs maksā 35 €, tātad labs firmas devējs. Es vienkārši ņemtu un uztaisītu pārēju tātad no Volkswagen štepseļu uz šo te, jo viņi visi darbojas pēc viena principa, tātad 5 volt barošana un signāla vadā 5 volt tiek sēdināti zemē atkarībā no spiediena. Bet, manā skatījumā tas ir kārtējais kosmos, neadekvāts kosmos manā skatījumā. Nezinu, es osciloskopu nopirku par 200 €, ko jūs smēties, viens dačiks, jā. Bet, jā, tā ir diemžēl tā realitāte, ka tu esi kaut kādā ziņā strupceļā, ja, teiksim, tev viņš ir nobeidzies un tu dabū, pirkt, jo kaut kāda analoga ir, bet viņi maksā 60-70 € un es pilnīgi pārliecināts, ka viņi nāk tieši no šīs pašas vietas, kur šis te aļikā nopērkamais devējs.